Dāmas un kungi, ir pienācis beidzot tas brīdis bites Xiaomi izaicinājumam. Tajā jums bija iespēja piedalīties visiem, bet šoreiz par galveno balvu Xiaomi 15T Pro piedalīsies divi kungi – Mārcis un Artūrs. Šis izaicinājums sastāvēs no 5 uzdevumiem. Jautājumiem par Xiaomi 15T Pro un tā funkcijām, vārda Xiaomi foto, storija publicēšanas, fotografēšanas un iztērētā akumulātora uzdevumu. Būs jaudīgi un jautri, bet pirms sāksim mūsu Xiaomi izaicinājumu, iepazīsimies ar dalībniekiem. Čau, mani sauc Mārcis, un brīvajā laikā es taisu vislabākās ballītes. Čau, mani sauc Artūrs, un brīvajā laikā esmu suņa aukle. Sākuma uzdevums. Dalībniekiem tiek dots teksts, ko izlasīt 5 minūtēs. Pēc tam 5 minūtēs jāatbild uz 10 jautājumiem. Par katru pareizo atbildi 1 punkts, bet 2 punkti, ja neizmanto atbilžu variantus. Tātad, Mārcis, tev ir 5 minūtes atbildēt uz 10 jautājumiem. Jā. Ja tu zini atbilžu variantu bez variantiem, tev ir 2 punkti. Ja tev vajag atbilžu variantu, 1 punkts. Kad dibināts Xiaomi uzņēmums? 2010. gadā. 2010. Kurā valstī dibināts Xiaomi? Ķīna. Japānā. Ar kādu uzņēmumu sadarbojas Xiaomi, lai izstrādātu izcilās vietālruņu kameras? Dod atbilžu variants, lūdzu. Pirmā atbilde ar Leiku, B ar Canon, C ar nevienu. Leiku. Leica. Leika. Cik ilgā laikā, izmantojot 90 vatu Hypercharge tehnoloģiju, uzlādējas Xiaomi 15T Pro vietālruni? 36 minūtes. 36 minūtes. Kura bija pirmā Xiaomi radītāja ierīce? Atbilžu variants. Mi Band fitness aproce, Mi Gia elektriskie skrējriteņi, Xiaomi Mi 1 vietālrunis. Vietālrunis. Tālrunis, jā. Ko apzīmē Mi, kas redzams Xiaomi logo? Mobilais internets. Mājas ierīces. Kāda operētāja sistēma ir Xiaomi 15T Pro vietālruņiem? Atbilžu variants. Xiaomi HyperOS 2, iOS, Linux. Xiaomi. Tā pirmā. HyperOS 2. Kāds procesors ir Xiaomi 15T Pro vietālrunim? Tas garais 9400 plus, bet dod atbilžu variants, lai precīzāk atbildētu. Snapdragon 8 Gen 3, Mediatek Dimensity 9400 plus, A15 Bionic. Mediatek Density 9400 plus. Otrais variants. Cik reižu iespējams pietuvināt objektus ar Xiaomi 15T Pro kameru? 20. 20. Un pēdējais jautājums, kāds ir Xiaomi 15T Pro svars? 210 gramu. 210. Uzdevums ir izpildīts. Apsveicu! Pirmais uzdevums bija visvienkāršākais, tāpēc, ka man bija priekšā lapiņa, visi izlasīja un dabūja atbildēt. Protams, kaut ko netrāpīju, kā jau dzējoļus neviens nemācās bērnībā. Pirmo uzdevumu es tieši neesmu apmierināts. Kā es tā varēju sajaukt valstis, Japānu ar Ķīnu, nezinu, kaut gan pats izmantoju Xiaomi telefonu, nezinu, stress, kamera. Otrais uzdevums. Dodoties uz rātslaukumu, jāuzņem 6 attēli, kas veido vārdu Xiaomi. Katrs burts 1 punkts, kopā 6. Lokācijas nedrīkst atkārtoties. O-burtu, Paņemsim Lido. nofočēšu Origo I-burtu, nofočēšu brīvības piemineklis un tur būs M-burts. Zooms telefonam ir fenomenāls. Tas ir reiz 100. X-iņš ir, I-burtiņš ir. Bet mums vajag vēl vienu burtiņu. Skrienam, burtiņu. Jā, iekrops. Jā. Izņemsim M-burtiņu no izņemot. Hop. Ļoti jāsa kamera. Ļoti asi. Hopā mēs atradām pēdējo burtu un kur arī ir burts I. Uzdevums ir paveikt. Man liekas, ka trešais burts Xiaomi ir A. Xiaomi. Yes. Superīgā kamera. Es, man liekas, bija kāds 100 metru attālumā un es pievilku, teicam, klāt vienu burtiņu varēja dabūt, jā. Likās, ka visgrūtākais, izaicinošākais burts būs X, bet to mēs atradām uz ugunsdzēsēja mašīnas numura. Trešais uzdevums. Dalībniekiem jānofilmē un savā storī jāievieto īs video. Par to var nopelnīt 8 punktus. 5 par video un 3 par minētajām funkcijām. Es piedalos BT konkursā, Xiaomi 15T Pro, lielisks telefons. Es dzirdēju, ka viņš ir izturīgs, ar mega labu kameru, baču tur visu dienu. Bet labākais veids, kā viņu pārbaudīt, pirmo uztaisīsim crash testu, ne? Komplektā nāk lādētājs un uzlāde ātrā ir 36 minūtēs 100%.
storijā es gribēju kādu smieklīgu akcentiņu. Es domāju, ka tas izdevās. Nofilmēju viņu ap pirmo reizi un dabūju jau pozitīvas atsauksmes. Jāiet uz influenceriem. Storijā bija vairāk mēģinājumi. Viens bija salonā, tad pa ceļam, un tad kaut kādā trešajā mēģinājumā iznāca vecerīgā uzfilmēt. Gribējās, protams, ar humoru, bet tur mēlē aizķērās, bet, laikam bija ok. 4. uzdevums. Rātslaukumā notiek foto izaicinājums. Dalībniekiem tiek iedota lapa ar 10 objektu fotogrāfijām, kas 3 minūšu laikā jāatrod un jānofotografē. Par katru atrasto objektu 1 punkts. Nofečēsim šo. Zivs mums ir rekur augšā. 360 sarkanu mūru māju. Tas ir šitais. Vairogu. Tā rekur. Lauva ģērbonas seja. Dzekiņš arī ir. Hop. Meklējam apģērbtu džeku. Rekur viņš ir. Mēs viņu ar zobenu redzam, ka viņš ir gatavs Ziemassvētkiem. Rīktīgi smuks. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te ir 10, ko es nenofočēju. Šitais čels man nav vēl. 2, 1, finito. Finito! Reku tajā tornī vīrietis. Tā, rekur viņš mums ir. Mēs atradām visas bildes uzdevumā un iekļāvāmies laikā. Laikam vienu mēs trāpījām garām. Foto uzdevums man patika visvairāk. Tas bija tāds interesants. Protams, bija piņķerīga attēli, kur bija kādam uz vairoga zivs, tur bija lauva un tad bija grūti saskatīt līdzību. Foto uzdevumā bija mazliet āķīgāk, tāpēc, ka tas, kurš taisīja tās bildītes, viņš mauc 360 grādos, un es netrāpīju īstajā laternā, kaut arī likās, ka viņi ir. Bet kamera superīgi, pietuvināt varēja, visu varēja redzēt. No Rātslaukuma dodamies uz bites biroju Uriekstes ielā, kur notiek noslēdzošais uzdevums. Salīdzinām, cik procentu palicis telefonu akumulātoram. Punktu iegūst tas, kam vairāk. Un baterija mums ir 93%. 93. Finišs ir sasniegts, bites Xiaomi izaicinājums ir noslēdzies ar 3 punktu pārsvaru, 37 punkti pret 34. Uzvar Mārcis! Un mierinājuma balva Artūram. Cerams, ka arī noderēs. Cerams, ka jums patika šis izaicinājums. Piedalieties arī citos izaicinājumos un konkursos. Tiekamies bitē!